Šī ir pamācība, kā reģistrēties mājaslapā lvs.lv. Lai reģistrētos sistēmā, augšējā labajā stūrī spiediet Reģistrēties. Attiecīgajos laukos ievadiet autorizācijas datus, e-pasta adresi, ja reģistrēties kā juridiska persona, tad ieteikums ir norādīt organizācijas e-pastu, nevis personisko e-pastu, lai gadījumos, kad, piemēram, maināt darba vietu, organizācija nezaudētu piekļuvi iegādātajiem standartiem. Paroles minimālais garums ir 8 rakstzīmes. Parolē jābūt vismaz 2 burtiem un 2 cipariem. Ievadiet verifikācijas kodu. Ja kods nav saprotams, nospiediet uz tā un tiks izveidots jauns kods. Ja visi dati ievadīti korekti, spiediet Apstiprināt. Parādās reģistrācijas pieprasījuma apstiprinājums un aicinājums aktivizēt saiti, kas automātiski nosūtītu uz jūsu e-pasta adresi. Lai pabeigtu reģistrāciju, atveriet e-pastu un aktivizējiet saiti. Izvēlieties personas veidu – fiziska vai juridiska persona. Ja reģistrēties kā fiziska persona, formā ievadiet vārdu, uzvārdu, saziņas valodu, ko iespējams izvēlēties, pasta adresi. To var ievadīt arī manuāli. Un tālruņa numuru. Ja reģistrēties kā juridiska persona, ierakstiet pilnu kompānijas nosaukumu, reģistrācijas numuru, PVN maksātāja numuru, adresi, un kontaktpersonas datus. Apstipriniet, ka ievadītie dati ir pareizi un patiesi, un spiediet Apstiprināt. Pēc reģistrācijas pabeigšanas lietotājs e-pastā saņem paziņojumu par reģistrēšanos sistēmā un saiti uz lietotāja profilu. Reģistrācija ir pabeigta, un lietotājs var autorizēties vietnē un sākt izmantot pieejamos pakalpojumus. Ja neizdodas reģistrēties, izmantojiet formu Sazināties ar mums.